Tātad, ko jūs teikt, ja jums jau šodien parādītos iespēja palielināt novecošanās procesu? Vispirms labvakar, jā, mani sauc Daiga, un šodien runāsim par vienu jaunu interesantu projektu, kurš ir saistīts ar cilvēku novecošanās. Un tātad, amerikāņu kompānija, Jeunesse Global, dibināta 2009. gada 9. septembrī, 2009. vakarā. Kompānija ir jauna, to brīdi viņai ir tikai 7 gadi, un kompānijas dibinātāji ir miljardieri, ģimenes pāris, Endijs Reis un Vendija Luīs. Ja kompānija uz doto brīdi sasniegusi jau 1 miljārdu apgrozījumu, tādā veidā ieejot vēsturē kā pirmā kompānija tīkla mārketingā, kur sasniegusi 1 miljārdu tikai 6 gadu laikā. Jo visi jau mēs zinām tādas kompānijas kā Amway, Avon, Herbalife, kurām bija vajadzīgi vairāk nekā 20 gadi, lai sasniegtu šādu apgrozījumu. Un, protams, ja apbalvojam, uz šo dienu jau ir vairāk nekā 170 apbalvojumi. Ko tas nozīmē? Kompānija ir uz doto brīdi atzīta kā labākais biznesa piedāvājums starp visām tīkla mārketinga kompānijām. Tātad, uz šo dienu kompānija, kurā mēs varam veidot lielu starptautisku biznesu. Un šeit ir salīdzinājums. Ja? 6 gados 1 miljards ir izdevies tikai tādām kompānijām kā Apple, Facebook, eBayam 7 gadi, Amazonai 4. Un tieši tādēļ Džeris vairāk pielīdzina šiem interneta grandiem, nevis vienkāršai kompānijai, kura nodarbojas ar tiešo tirzniecību. Arī cilvēki 7 gadu laikā jau ir vairāk nekā 200, kuriem ir ienākumi mēnesī vairāk par 100 000. Ja pārsvarā šie cilvēki ir Amerika, Ķīna, tās ir valstis, kur kompānija uzsāk savu darbību. Jo Eiropā, arī bijušajā PSRS valstīs, kompānija darbojās tikai 2 gadus. No biznesa viedokļa, man liekas, tas ir super. Vēl piegāde. Jā, piegāde uz doto brīdi notiek vairāk nekā uz 120 valstīm. Ko tas nozīmē? Ka mēs savu biznesu varam attīstīt, var teikt, gandrīz visā pasaulē. Un, protams, pat cik kompānija ir ļoti ātri strauji augoša, kompānijai pievienojās ļoti daudz cilvēku no citām kompānijām, lai tieši šeit veidotu savus ienākumus. Un vidū ir Krievu multimiljonārs, biznesa treneris, cilvēks ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi tīkla mārketinga vēsturē, tīkla mārketingā, Atama Medovs, kura komandā mēs darbojamies un kurš mums palīdz veidot un attīstīt mūsu biznesu. Un nedaudz, ko gan Genesis piedāvā, kādēļ viņš ir pasaulē ļoti aktuāls un ļoti interesants cilvēkiem. Tātad, produkti. Produkti, kuri ir izveidoti, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem. Šie produkti visi ir veidoti uz mūsu atjaunošanos, uz cilvēku organismu, lēnāku novecošanos un pat varam tā kā laiku atstīt savu atpakaļ nedaudz. Ja? Un lūk, šeit produktiem apakšā ir Nobela prēmijas, sākot jau ar 1986. gadu par augšanas faktoriem, un pēdējā ir 2016. gadā kompānijas medicīnas padomniekam, kurš tika nominēts Nobela prēmijai. Un sākam ar pirmo Nobela prēmiju, pirmo produktu. Tā. Amerikāņu plastiskais ķirurgs, dermatologs, doktors Natans Ņūmans ir
cilvēks, kurš ir izveidojis, izstrādājis kosmētiku, kuras pamatā ir augšanas faktors. Kas ir augšanas faktors? Tas ir signāls, ar kurā sazinās mūsu šūnas, jo cilvēkam novecojot augšanas faktori paliek arvien mazāk un mazāk, un kā jūs zināt, cilvēki sāk novecot jau pēc 25 gadiem. Un šis cilvēks uz doto brīdi ir vienīgais, kurš ir izstrādājis šo te kosmētiku, un šīs kosmētikas formula ir patentēta. Ko tas nozīmē? Neviena cita kompānija nepiedāvās produktu, kurā ir vairāk nekā 200 cilvēku augšanas faktori, jo ir kosmētikas, kurās ir augu augšanas faktori, jā, bet, cilvēks nav ķirbis, jā, piemēram, un tikai tādēļ šie augšanas faktori mums dara ļoti fantastiskus rezultātus. Kosmētikas sērija nav dekoratīvā, bet ir pilnīgi viss, kas nepieciešams mūsu ādas atjaunošanai. Tātad, tur ir uz doto brīdi 6, jau 7. arī tiek palaists tirgu, bet tas ir attīrošais līdzeklis, sarums, dienas nakts krēms, ķermeņa krēms un, protams, liftinga maska. Tātad viss, kas ir vajadzīgs mūsu sejas kopšanai. Šeit mēs redzam arī dažus rezultātus. Vidū tā ir sieviete, kompānijas seja 2 gadi, lietojot Genes produktus. Šai sievietei ir pār 80 gadiem. Man liekas, ka jebkura dāma, ja, 80 gados gribētu izskatīties šāda pat. Tālāk, labi apakšējā stūrītī ir piemērs, kā dzīst brūces, ja, jo tas vecais kungs brūces visiem veciem cilvēkiem dzīst ļoti lēnām. Bet, izmantojot mūsu sarumu, brūces sadzīst ļoti ātri. Ja, un sarums, tas ir top produkts, ar kuru kompānija vispār atvēra tikai tirgu. Ja, un ja ir aknes, ja ir pigmentācijas, ja ir rētas, sarums ir tas, kas novērš šīs te problēmas. Arī celulītes strījas. Kā mums saka, kosmetologu strījas var tikai noslīpēt. Slīpējot, jā, ādu var dabūt no strījas. Genes kosmētika dod rezultātu arī savā kārtībā strījas. Tātad celulītes, jā, vidū tā ir mūsu partneri no Krievijas, mūsu kolēģe, jā, nav bilde no interneta, bet tas ir cilvēks, kuru mēs zinām. Un šeit tālāk ir mans rezultāts, jā, varbūt ir slikti redzams, bet man bija ēda, jā, līdzīgi zvīņēdēju uz kakla, no kuru kādu gadu es ar viņu mocījos. Un, teiksim, pietika man 4 dienas šo te Genes serumu lietot, ja, ka jūs redzat, āda ir perfekta. Un kopš tā brīža man arī nav nekas tāds vispār parādījies. Tālāk mēs redzam mūsu kolēģi Marina, jā, gads pirms un gads pēc. Ļoti labs liftinga efekts, jā, tāds ir āda pilnīgi ir tā kā pavilta, tā varētu teikt. Un šeit, teiksim, 9 iemesli, kāpēc būtu jālieto mūsu Genes kosmētikas sērija Lumenis. Tātad, pirmām kārtām, vairāk nekā 200 cilmes augšanas faktoru no pieauguša cilvēka cilmes šūnām. Ja? Un nevajag jaukt. Produktā nav cilmes šūnas, jo, kā mēs zinām, cilmes šūnas nedzīvo ārpus organismu. Ja? Mēs viņus nevaram nekādā veidā ielikt šajā te mazajā flakonā. Flakonā ir tikai augšanas faktori. Ja, ko viņi dara? Tātad uzlabo dabīgo kolagēnu elastīnu, kosmētika nav alerģiska, ja, uzlabo, uztaisa ādu elastīgu, mitrina 24 stundas, protams, dabīgi atjauno, izlabo defektu, ekzēmas, plaukuma, akne un noturīga aizsardzība pret saules stariem. Jā, dienas krēmam ir SPF 30, jā. Tātad pilnīgi pietiek dienas krēmu un nav jālieto pret sauļošanās kaut kādu līdzekļu. Un, protams, nav arī piereduma efekts. Kosmētikai ir certifikāti, ja, kuri pierāda, kuri pamato, ka šī kosmētika ir 100% naturāla. Tālāk un, protams, cena. Ja, teikšu, godīgi nav draugu cena, ja, bet brenda kosmētika ir daudz dārgāka
Bet, šeit jau atkal vajag zināt, ko cilvēki vēlās. Viņi vēlās rezultātu, vai nopirkt kaut ko un kaut ko smērēt, ja? Lai varētu citam teikt, jā, es tur lietoju to un to. Bet ja tev draugi prasa, ko tu lieto, tāpēc mainījies, tas jau, teiksim, ir cits rezultāts, ja? Tātad arī žurnāli visā pasaulē šo kosmētiku apraksta un klavē. Mūsu kaimiņu valstī Krievijā ir jau vairākos žurnālos kosmētikas policinā un ok, aprakstīt šī te kosmētika, ja ir iespēja tikt pie šiem te žurnāliem ir ļoti, ļoti labi. Man tas suns višķiņ jāatvainojās. Ja? Tālāk, nākamais produkts ir 2014. gada produkts numuru 1 starp visiem tīkla mārketinga produktiem. Ja? Tas ir Microcleanse Instantly Ageless. Jā, tas ir ļoti spēcīgs pretgrumbu krēms. Ja? Viņš strādā 2 minūšu laikā. Ko viņš dara? Pirmām kārtām maisiņi, grumbiņas, arī rēkas. Ja mēs gribam uzlabot savu seju 2 minūšu laikā, nomest burtiski 10 gadus, tad šis ir īstais līdzeklis. Viņš ļoti labs, teiks, arī klientu uzrunāšanai, jo neviena kompānija nepiedāvā produktu, kur 2 minūšu laikā cilvēks redz rezultātu. Ja? Un iedarbība viņam ir 8-9 stundas. Galvenā sastāvdaļa tas ir peptīds argilīns, kurš šo efektu arī dod. Ja? Uzsmērējam, paiet 2 minūtes un cilvēks redz rezultātu. Mēs ar šo te produktu ļoti labi strādājam Baltic Beauty izstādē. Šeit ir arī cilvēki, kuri piekrita, ka mēs viņu bildes izliekam savā prezentācijā. Ja? Tā, un ar šo var teikt, kosmētikas daļa ir beigusies, ejam pie iekšējās lietošanas produktiem. Tātad, Dr. Winston Džampata. 2016. gadā šis ārsts tika nominēts Nobel prēmijai par pētniecību filmu šūnu jomā. Viņš ir Amerikas atjaunošanas akadēmijas viens no dibinātājiem. Viņš ir vairākus gadus bijis NASA padomnieks. Ja? Viņš Amerikā uzstājas, protams, televīzijās sarakstījis grāmatas tieši, kuras ir saistītas ar cilvēka nenovecošanos, ja? Lai kā mums vairāk izskatīties ilgāk jauniem. Un šo izpētes rezultātā ir izveidots komplekss AMPM, sinerģisks dabisko vielu DNS atjaunojošs komplekss. Mēs visi saprotam, AM tas ir rīts, PM tas ir vakars. Ja? Šajā kompleksā ir 92 sastāvdaļas un neviena viela nav sintētiska. 100% dabīgs komplekss, ja, kurš pirmām kārtām jau atjauno DNS, atjauno filmas šūnu veselību, regulē šūnu procesu, uztur telomēru veselību un aktivē telomērus. Kurš nav dzirdējis par telomēriem, par tiem nedaudz būtiski pāris minūtes vēlāk pastāstīšu, ja? Un, protams, uztur visu dzīvei svarīgos procesus. Produkts ir vienkārši unikāls, kā jau visi ģenes produkti. Nākamais rezerve. Ar ko šis produkts ir unikāls? Viņš pirmām kārtām satur resveratrolu. Kas tas ir? Šī viela tika atklāta tikai 2004. gadā. Viņu atklāja Dēvids Sinklērs, Hārvardas medicīnas skolas ģenētikas profesors. Un kas ir resveratrols? Viņš ir jaunības gēna aktivizators. Viela, kura pamodina mūsu guļošās jaunības šūnas. Ja? Un plus vēl šajā te garšīgajā produktā ir ļoti spēcīgi antioksidanti, kā aloe vera, zaļā tēja, vīnogas, melenes, granāts, ķirši. Un viņš ir atzīts pēc KP testiem uz šo dienu kā viens no spēcīgākajiem antioksidantiem, šis te produkts rezerve. Ko viņi dara? Pirmām kārtām jau no kā ir mūsu imunitāte. Uzlabo imunitāti. Ja mēs esam saaugstējušies vai saindējušies 1-2 paciņas un mūsu organisms atkal ir kārtībā. Tālāk, protams, tie ir asinsvadi.
Ja? Tas ir cukurs. Tā biomaina. Produkts, kuram mēs sākumā nepievērsām uzmanību, jo viņš ir garšīgs. Ja? Tā ir ļoti, ļoti garšīga, tā ievārījuma bērniem. Šis ir produkts, ko var dot bērniem, jo pārējie ir domāti cilvēkiem pēc 25 gadiem. Un nākamais, kā es pieminēju telemērs, jā, šis ir produkts, tā ir kompānijas tā kā zvaigzne šis produkts, jo ko viņš dara? Dzīvot ilgāk, kurš no jums gribētu? Es domāju, ka visi, jā. Un lūk, šis te ir produkts, kurš pagarina mūsu šūnu dzīvotspēju. Pagarina mūsu šūnu dzīvi. Tātad, šis produkts satur vienīgo patentēto barības vielu, PA65, kura pagarina telomērus cilvēku organismā. Kas ir telomērs? Redziet, ir šūna. Jā, un galā tie dzeltenie tā kā uzgalījuši. Vai kā mēs sakam, kurpi šņurēm plastmasiņas. Ja? Un kurpiem, kad kurpiem tās plastmasiņas šņurēm galā divkurī pati šņūre. Tāpat arī notiek ar mūsu šūnām. Ja? Šūna dalās un telomēri saīsinās. Tad, kad telomēri ir praktiski īsti, šūna iet bojā. Ko dara Finity? Tieši viela PA65 ir tā, kas pagarina telomērus. Jo ir, kā piemērs, šeit ir bruņurupuči, jā, viņiem telomēri nesaīsinās. Bruņurupuči varētu dzīvot bezgalīgi ilgi, bet viņi nevar vienkārši nest savas smagās bruņas, un tikai tādēļ viņi mirst. Jā, ir dzirdēts, ka bruņurupuči dzīvo 200 gadus un vairāk. Jā, viņi vienkārši nevar tam panest tās bruņas, paliek smagas un nevar. Un tātad Finity. Produktā ir PA65 plus vēl glukoneāns koencīns Q10, B grupas vitamīni, kuri pagarina šīs vielas PA65 iedarbību. Šis produkts ir patentēts, šī viela ir patentēta, un neviena kompānija šādu produktu vairāk cilvēkiem nevar piedāvāt un nepiedāvāt. Tātad, gribam ilgāk dzīvot, kā mums saka mūsu medicīnas padomnieki kompānijas, 120 gadu ar šo produktu varētu cilvēks nodzīvot. Jo visas 36 000 miljonu slimības, kas ir cilvēkam, jā, rodās no īstiem telomēriem. Cilvēks piedzimst ar gariem un laikam nejot, viņi saīsinās. Gribam pagarināt, lietojam Finity. Nākamais ir viduscēls sabalansēts uzturs, kurš satur tikai rīšus. Jā, ko viņš dara? Pastiprina mūsu imūno sistēmu, uzlabo šūnu enerģiju, asinsrites smadzenēs. Šis ir produktiņš, kur mēs varam uzsvērt. Kā 2007. gadā viņš ir iegūst prēmiju kā inovācija Taivānā, jo viņš tika dots neizmēsātiem priekšlaicīgi dzimušiem bērniem. Ja? Tātad arī viduscēls ir produkts, ko mēs varam dot bērnam jebkurā vecumā. Nevo. Enerģijas dzēriens. Jā, veikali pilni, jaunieši dzer un, kā vienkārši sakot, bendē savu veselību. Ja? Tas ir nevo mūsu veselība tikai šķidrā veidā. Ja ir nogurums, vajag uzlādēties, dzeram nevo. Sastāvā zaļā tēma, T guarana, B grupas, C vitamīns. Nevi arī dabīgs dzēriens. Nākamais. Zen Body. Daļa no jaunības saglabāšanas sistēmas. Tātad, mēs zinām, ka ļoti daudz kompānijas piedāvā programmas, lai cilvēks nomestu svaru. Ja? Bet, vai mēs to gribam vai negribam, bet svara problēma nav mazinājusies. Ja? Un ar ko atšķirās Džēnes svara korekcijas programma no citām, ar to, ka viņa nenomet svaru. Ja? Tā vienkārši sakot, nenomet svaru, bet gan centimetrus. Un Zen Body sistēma sastāv no 3 produktiem. Pirmais ir Zen Shakes. Tās ir kapsuliņas, kuras regulē mūsu apetīti. Vai liptīna līmenis smadzenēs, kurš ir atbildīgs, ja, par mūsu izsaukumu. Otrs, tas ir Zen Fits, tas ir aminoskābes, kas ir vajadzīgs tā kā muskuļu masai, un proteīns, jā, muskuļu degviela. Tātad šie 3 produkti. Un
strādā tieši uz mūsu apmēriem, nevis uz mūsu kilogramiem. Tātad palīdz samazināt ķermeņa taukus, tieši taukus, uzlabo vielmaiņu, palīdz veidot muskuļu masu, kontrolē apetīti, rendē izsalkumu, palīdz radīt sātības sajūtu. Lai būtu rezultāti, apmēram 3 mēneši, ja tas kompleksiņš būtu jālieto. Un šeit mēs redzam rezultātus, kuri ir no mūsu kaimiņu valsts, tā ir ne kaimiņu valsts, bet tie ir Amerikas rezultāti, jo Latvijā vēl mums cilvēki nav iesūtījuši savas fotogrāfijas. Ja? Un tātad ar ko gan Genesis produkti atšķirās no visiem pārējiem, ko piedāvā tirgu. Visām kompānijām produkti ir labi, bet viņi iedod dienas vai dienas devu mūsu organismam. Ko Genesis produkti dara? Viņi visi darbojās uz mūsu atjaunošanu. Rezerve antioksidanti, kas aizsargā mūsu šūnas, AMPM atjauno un primitīvi pagarina telomērus. Produkti, ja, kuri ir radīti uz zinātnes sasniegumiem, kuri ieguvuši Nobel prēmijas. Super, gribam ilgāk dzīvot, labāk izskatīties, Genesis produkti ir tieši domāti mums. Un, lai cik tas nebūtu dīvaini, ja, mēs bijām Eiropā Berlīnē, tur ļoti daudz jaunieši, 20 gadīgi, 25 gadīgi, pieņem šo te Genesis kā biznesu. Ja. Mēs Latvijā domājam, jauns cilvēks, viņam taču nevajag, ja, bet tur viņi ļoti iesaistās tieši Genesisā dēļ labā Genesis mārketinga plāna. Tātad, kuram interesē nauda? Virtuālais biznesa komplekts, 30 eiro, 12 centi. Ko tas nozīmē? Ko par šo naudu mēs iegūstam? Mēs iegūstam pirmām kārtām savu internetu veikalu, kurš darbojās vairāk nekā 120 valstīs. Ja? Jūs padomājat, cik jums vajadzētu ieguldīt naudu, lai jūs uztaisītu savu internetu veikalu. Nu, es domāju, ap kaut kur eiro 400-500. Ja jūs gribētu savu internetu veikalu. Tālāk. Otrs svarīgs moments. Atlaide visiem produktiem sākot no 35%. Super. Ja, vienkārši es nopērku par 30 eiro sev internetu veikalu un plus vēl atlaidi. Un, protams, tur mēs redzam visu, kas notiek mūsu struktūrā, visu savus pasūtījumus, visu savu cilvēku pasūtījumus. Ja. Tur ir mūsu maksiņš, mūsu naudiņas, visi dokumenti, prezentācijas, ķīniešu, angļu, vācu, frāņu, spāņu, visās valodās. Vajag jums cilvēkam uz taizemi sūtam visi materiāli. Ja, nu, perfekti izstrādāt vienkārši mājas lapa. Tātad, un ejam pie naudiņām. Mārketinga plāns, 6 ienākuma avoti. Pirmais, tā ir mazumtirdzniecība, otrais bonus par jaunu partneru piesaisti, trešais grupas komisijas, ceturtais daudzlīmeņu līderu bonus, piektais papildus ienākumu par personīgiem partneriem un, protams, līderu premiālais fonds. Tagad lēnām par katru atsevišķi. Tātad mazumtirdzniecība. Vai mēs gribam vai negribam, nu pārdot patīk tikai 5 cilvēkiem. 5% tikai cilvēki patīk pārdošana, ja? Bet, ja mums ir atlaidīti, nopirkām un atlaidi pārdevām pilnu cenu, šeit ir tāds piemērs, ja? Skaidrā naudiņa uzreiz mums kapitāla. Nu, tā ir tāda ātrā naudiņa. Tālāk. Genesis ir izveidojis speciālas biznesa produktu pakas ar populārākajiem produktiem. Šīm pakām ir vēl lielāka atlaide nekā 35%, ja? Un viņas ir domātas cilvēkiem, kuri grib savu biznesu. Pakas arī dod papildus tādu ātro iespēju papildus naudām. Un šeit mēs varam vienkārši salīdzināt, ja, kas ir mazajā paciņā. Tur ir tikai 3 produkti un, protams, lielā ambasadora paka, kura jau maksā 1100 eiro, bet tur ir visi produkti. Ja, ir pa 2, ir pa 3. Un mums ir ļoti daudz cilvēki, ja, mēs tiekamies, un bieži saka, es gribu nopirkt tagad. Es gribu pamēģināt tikai. Lūdzu, jums ir šī paka, jūs varat uzreiz cilvēkam pārdot. Un cilvēks ir patīkams, viņš var nopirkt, nekur nereģistrējoties un vienkārši izmēģināt. Tātad bonus par jaunu cilvēku piesaisti. Redziet, jums nopērk cilvēks, grib paciņu mazo par 211 eiro. Jums uzreiz kompānija samaksā $25. Nav daudz, jā. Bet ja jums cilvēks nopērk
lielu ambasadoru 1100 eiro, jūs dabūnat uzreiz $250. Šādu naudu nepiedāvā neviena kompānija. Ja? Uzreiz cilvēks jums nopērk paku, jums uzreiz maksā ir nauda. Un pa vidu tās ir lētākas pakas, ja? Ja paka ir pa 550, tad jūs dabūnat $100, ja pa 800, jūs dabūnat 200. Plus, protams, katrai pakai nāk punkti vai balles, ja, kuras aiziet tā kā apgrozījumā. Tātad, grupas komisijas, kas tas ir? Kļūstot par partneri, tas ir nopērkot vismaz mazo bāzes paciņu, kas dod 100 punktus. Reģistrējot vienu cilvēku labu dienu pa kreisi, jūs esat atvērts grupas bonusam. Kas ir grupas bonus? Tā ir nauda līdz pat 105,000 mēnesī. Super, jā? Ja? 2 cilvēki un ir iespēja pelnīt. Protams, ka tie 2 cilvēki jāatrod tādi, kuri grib pelnīt un kuri grib labi pelnīt. Tad jums tagad vairāk nebūs jādara. Jo, redziet, vienā pusītē, kad apgrozījums sasniedz 300 balvas, otrā pusē 600 balvas aizvarās cikliņš, jums makā ienāk $35. Liekas, ka nav liela nauda, 35, jā, bet ja jums dienā aizvarās kādu 5, 6, 10, vienkārši tādēļ, ka jums cilvēki lejā strādā. Nauda beigās sanāk ļoti laba. Un tātad daudzlīmeņu bonusiņš. Ja? No cilvēka, kuru jūs personīgi esat uzaicinājuši, kompānija jums maksā 20%. Tātad, ja jūs cilvēks pelna 1000 mēnesī, 20% ir jums tikai par to, ka jūs esat viņu uzaicinājuši un viņš pelna. Un tālāk otrais līmenis, tas ir jūsu cilvēks, un tā līdz 7. līmenim kompānija maksā procentus par katru jūsu vai jūsu cilvēku uzaicinētiem cilvēkiem, kuri pelna naudu. Ļoti labas iespējas palīdzēt cilvēkiem pelnīt. Nu, protams, jā, tas ir līderi daudzlīmeņu bonusi, kā jebkurā kompānijā, jo augstāks rangs vai tituls, jo vairāk mēs pelnam un vairāk mēs saņemam procentus. Jā, redziet, bija tās pakas, ko dod ambasadoru paka? Ambasadoru paka dod uzreiz safīru kvalifikāciju, ja, un no pirmās dienas iespējas saņemt jau no 3 līmeņiem. Tātad, ja jūs esat nopietni biznesā, ambasadors, tā ir izdevīgākā paka, lai jūs jau varētu sākt pelnīt no pirmās dienas, kā jūs esat ienākuši biznesā. Jūs neapmierina 20% no jūsu pirmā cilvēka. Ja jums ir 5 personīgi, jums būs 25. Ja jums ir 10 personīgi uzaicināti, jums kompānija maksās 30% no naudas, ko pelna jūsu cilvēks. 30% nemaksā neviena kompānija. Neviena. Vienkārši par to, ka jums ir cilvēks, kurš pelna naudu. To nākamais, tas ir, teiksim tā, līderu premiālais fonds. Šo te naudiņu dala savā starpā dimāts direktori. Tie ir cilvēki, kuriem ikmēneša ienākumi ir vairāk nekā 100,000 un uz augšu. Un, protams, ceļojumi. Varu jūs iepriecināt, tagad ir ļoti iet akcija, lai mājā mēs varētu aizbraukt uz Meksiku, uz vienu no pasaules labākajiem kurortiem, vienkārši tur atpūsties. Jo Džēnes piedāvā, teiksim, atpūtas pasaules labākajos kurortos, dārgākajās viesnīcās, eksotiskākos ēdienus. Gribam braukt uz Meksiku, līdz februāra beigām mums ir laiks pastrādāt, lai mēs tiktu bezmaksas ceļojumā uz Meksiku atpūsties. Un šeit uz vienas lapiņas ir redzams tāds biznesa plāniņš, ja? Tātad 6 ienākuma avoti, ir pakas, ir līderu kvalifikācijas, bonusi dolāros, cik mēs par tām pakām saņemam, jā, visi cenas, punkti, tātad komandas komisijas, kuras mēs varam līdz par 30% palielināt. Un nākamais ir naudiņa. Kā mēs izvadam savu naudu? Mums ir 2 iespējas. Vai nu mēs izvedam uz savu banku, vienalga kāda banka, Unibanka, Citadele, ja? Bez, kā jūs vēlaties, vai ar pakumu atnāk Amerikas Pelūšana bankas karti, un naudiņu var izvadīt uz Pelūšana šo te karti, kuru
Varam iepirkties droši veikalos vai izņemt naudu un automātā. Karte ir bez vārda. Jā, vienkārši katram partnerim nāk savu kartes numurs. Vārds šīs kartes nav norādīts. Un, protams, sistēma 1+1. Tātad uzaicinājām vienu cilvēku nedēļā, vienu cilvēku mēnesī, vienu cilvēku gadā. Paskatāmies, kas mums var būt pēc 10, piemēram, nedēļā. Viens cilvēks ir vienā nedēļā. Ja? Jau 1000 cilvēku mūsu komandā. Protams, šeit ir jāstrādā, bet paši redzat, kādas naudiņas ir, mums komandā ir 1000 cilvēki, kuri strādā. Tātad, un kā mēs izvietojam cilvēkus? Ja? Kā jau es teicu, ir tikai divas pusītes. Pa labi un pa kreisi. Citu variantu nav. Un viena puse pie tam ir kopīgā ar jūsu cilvēku, kurš jūs ir uzaicinājis šajā biznesā. Tātad viņš mums palīdz veidot apgrozījumu vienā pusē, liekot savus cilvēkus. Ja jūs pieņemat lēmumu šodien, jūs, protams, esat tā kā augstāk, ja kaut tā nevarētu teikt. Jā, ja domājat mēnesi 2, 3, protams, par to laiku jau būs cilvēki, kuri būs ienākuši šajā biznesā. Tātad. Un mēs meklējam līderus, jā, kuri vēlas parādīt, ko viņi ir spējīgi, jo, kā jau es teicu, Latvijā šis te biznes, šī te kompānija ir tikai 2 gadus. Tātad jauns, interesants projekts, par kuru vēl lielākā daļa vispār nav neko dzirdējusi. Ja jums ir ambīcijas, ja jūs gribat pelnīt, vai vienkārši izskatīties labi, jauni, veseli un skaisti, laipnēti kā džeresā, un, protams, arī sazinieties ar cilvēku, kurš uzaicināja, lai jums izstāstītu vairāk, ja jums ir kādi jautājumi. Bet es uz doto brīdi parādīšu jums akcijas, kuras ir aktuālas uz šo brīdi. Ja? Tātad, Ziemassvētku piedāvājumi. Redzam, ja? Labākā dāvana Ziemassvētkos. Jā. Cena ir 125 eiro komplektam, kurš sastāv no seruma, tas ir kompānijas produkts, mazgājumā līdzekļa, dienaskrēma un mikrokrēma instantly ageless kastītes. Kastītē ir 25 kapsuliņas. Tātad, par vienu seruma cenu mēs dabūnam 4 produktus. Šādu cenu šeit komplektam Genesis piedāvā vienreiz gadā. Ja? Tie ir Ziemassvētki. Citas iespējas nebūs, ja jūs interesē kosmētika, un tieši ļoti laba dāvana. Tā, ko es gribētu teikt, viņi dod 60 kredītus, tātad kā biznesa mēs ar viņu uzsākt nevaram, varam tikai nopirkt kā ļoti jauka dāvana. Otrs komplektiņš tas ir Zen. Arī šeit, kā jūs redzat, cena ir 40% lētākajā, un šis te komplekts dar vienam mēnesim, dar šis te 160 eiro, šis komplekts vienam mēnesim. Arī ļoti laba dāvana, ļoti laba cena, tā kā izmantojam. Un tiem, kam interesē papildus naudas, kompānija decembrī piedāvā nopelnīt cilvēkiem, kuri grib strādāt. Ko tas nozīmē? Jūs ienākat biznesā, pirmais, viens cilvēks klāp, viens pa kreisi. Jūs nopelnat naudu, plus kompānija iedod vēl bonusā tikpat daudz, ja? Un plus to cilvēkam, kurš jūs ir uzaicinājis. Tad mēs sakam mentora bonus. Kurš mēs sapat paskaidrot. Ja? Es ienāku biznesā ar mazo paku, uzaicinu vienu cilvēku par 211, otru par 211, es nopelnu $50. Kompānija man par šo darbiņu iedod vēl 50 prēmiju par to, kas esmu to izpildījis. Un vēl manam cilvēkam, kurš man uzaicināja, arī piešķir 50 naudiņu. Šis ir tikai jau darbojās tikai līdz 31. decembrim. Jā, ļoti labi. Jā, interesē tādi. Ātrā naudiņa. Ir, protams, vēl iet uz 1000, uz 2000 līdz janvāra beigām, bet, ja tas jūs interesē, rakstiet cilvēkam, kurš jūs ir uzaicinājis. Tā kā esat laipni gaidīti komandā un, protams, kā jau mēs rakstījām čatā, partneri 8. 9. februārs Maskava. Gatavojam vīzas laicīgi. Es no jums atvados,
Līdz nākamajai ceturtdienai, jauku vakaru. Atā, atā.